Zemkopības ministrs pat savā TikTok kontā, nesen skatījos vienkārši, runāja par to, ka Zemkopības ministrija šobrīd ir gatava darīt visu iespējamo, es pieņemu, lai radītu Latvijā iespēju kontrolēt lāču populāciju. Tas ir tas, ko Zemkopības ministrs teica. Vienlaicīgi Eiropā mums notiek procesi, kas nav notikuši nekad, proti ar Bernas konvencijas starpniecību, un tagad arī būs attiecīgi grozījumi biotopu direktīvā. Vilku aizsardzības stāvoklis tiek pazemināts no īpaši aizsargājuma uz aizsargājumu. Tas nenozīmē, ka vilkus varēs šaut pa labi, pa kreisi visā Eiropā, bet visā Eiropā varēs vismaz medīt vilkus tā, kā mēs medījam Latvijā. Bet te, kā gadījās, kā ne, ir izstrādāts dabas aizsardzības plāna projekts dabas liegumā Stompaku purvi, kura galvenais vai viens no lielākajiem mērķiem ir veicināt lāču, vilku un citu plēsēju sugu vairošanos un aizsardzību. Labi, ok, viss ir kārtībā, lai veido dabas liegumus. Dabas liegumiem ir konkrēti mērķi, tie tiek veidoti konkrētām sugām to aizsardzībai, bet jautrākais ir tas, ka šis plāns, šis projekts paredz aizliegt dzinējmedības. Mēs vienlaicīgi par to runājam laikā, kad no vienas puses mums bija milzu diskusijas ar Latvijas valsts mežiem, tāpēc, ka Latvijas valsts meži apgalvoja, ka mednieki medī pa maz un jāmedī ir vairāk un jāmedī ir tik daudz, lai totāli novērstu, pilnībā novērstu postījumus. Vienlaicīgi ir iestādes vai cilvēki vai ierēģi vai entuziasti, kuri ir gatavi šobrīd šajā esošajā situācijā konkrētās teritorijās aizliegt dzinējmedības. Mums bija jau pirms vairākiem gadiem izstrādāts lāču aizsardzības plāns, kurā viens no mērķiem bija palielināt arī lāču populāciju Latvijā. Neviens, protams, sabiedrībai neko nejautāja, neviens arī neskaidroja tajā situācijā to, ka cilvēkiem būs jāpielāgojās esošajai situācijai, tas, kad mežā ir lāči, un būs jāsāk konkrēti uzvesties un rīkoties esot pie dabas, dzīvojot laukos, lai sevi pasargātu, ne tikai sevi, bet arī savus mājlopus, bites, suņus un visu pārējo, jo ne jau tagad izrādās, ne jau tikai lāči var uzbrukt mājdzīvniekiem, bet tagad arī lūši, kur medības ir aizliegtas, nāk sētās un nes projām suņus. Jau tur bija diskusijas par to, ka lāču dēļ vajadzētu konkrētās teritorijās aizliegt dzinējmedības, lai viņiem tur ziemā netraucētu, kad viņi guļ un lai netraucētu viņiem iespējas migrēt Latvijā, bet mēs redzam to, ka līdz šim, kad dzinējmedības nav bijušas aizliegtas, līdz šim tas lāčiem nav traucējis vairoties. Un interesantākais ir tas, ka nedz lāčus, nedz arī lūšus, kas šeit varētu iet tajā projektā zem citu plēsēju sugu vairošanos, dzinējmedībās nemedī. Tāpēc, ka ir konkrētas sugas konkrētā laikā, ko drīkst medīt, un tad ir konkrēti medību veidi, ar kuriem var medīt. Un tad līdz šim esošajā situācijā notiek dzinējmedības, viss notiek, lāči turpina vairoties, vilki turpina vairoties, lūši turpina vairoties. Apdraudējumi līdz šim vai kaut kādi faktori, kas negatīvi būtu ietekmējuši lāču populāciju, mēs neesam redzējuši. Tad tā, es devos uz Igauniju pagājušu nedēļu. Mums ir jaunākajā garām podkāstu epizodē 280. ja meklējat, ir saruna ar Igaunijas mednieku asociācijas valdes locekli, kurš arī par šo te situāciju mazliet pastāstīja. Proti, Igaunijā ir daudz lāču, pār pa 1000. Igaunijā var sadzīvot ar lāčiem, tāpēc, ka viņiem ir lāču medības ierobežotas nelielā daudzumā, tikai postījuma vietās, bet ir lāču medības. Konfliktu ar cilvēkiem šā iemesla dēļ ir salīdzinoši ļoti maz, bet Igauniem nav nekādu dzinējmedību ierobežojumu tieši lāču dēļ, tāpēc, ka mums arī bildes var redzēt podkāstā, ir arī piemēri podkāstā par to, ka lācis mūsu apstākļos gulēs tur, kur var atrast sausu pietiekami drošu vietiņu,
Tur mums nav akmeņi vai kaut kādas alas, viņi palien kaut kur zem saknēm vai vienkārši zem zariem ierīko sev sausu migu. Nu, nav tā kā lāču alās kaut kādās guļ. Nu, ja lācis izdodas atrast alu, tad, tad viņš tur gulēs, bet principā viņš guļ tur, kur viņš ir atrast vietu, kur gulēt. Plus vēl mūsdienās ziemām kļūstot siltākam, un arī uz to man vienkārši suņi daudzās, tādēļ ir skaņas, it kā te lāči rūktu. Silto ziemu dēļ, kas arī novērots ir Igaunijā, lāči nemazām nedodās vairs gulēt ziemas miegu. Un viņi staigā apkārt, meimuru apkārt, ja ir kas ēdams, atrodams, tad arī ēd. Tāpat ir daudzi citi faktori, kas to lāci var uzmodināt. Ne jau tikai dzinējmedības pie vainas. Un ko igauņu speciālists norādīja papildus, ir tas, ka lielāks drauds un biets un vairāk bīstamu situāciju lācim būs nevis no medībām, bet būs tieši no mežstrādes. Un viņš vēl vienu interesantu faktu pateica par to, ka mēs jau nezinām, kur tie lāči guļ. Nu, mēs nevaram zināt, bet ir tā, ka Igaunijā, ja dzinējmedību laikā uzmodina lāci, tad par to ziņu atbildīgām iestādēm, un tur ap to teritoriju uztais nelielu tādu kā buferzonu, kur nevar notikt medības, un kur arī nenotiek mežstrāde, jo, piemēram, ja pamodas tās lāceni ar lācēniem, nu tad, lai tiem lācēniem ir lielāka iespēja izdzīvot. Mednieki par to ziņo, problēma nav, tas aizliegums ir uz konkrēto sezonu. Mani pārsteidz tas, ka apstākļos, kad mēs varētu ņemt un mācīties, ņemt labos piemērus no kaimiņiem, kā viņi to dara, tā vietā mēs sākam izgudrot kaut kādas jaunas lietas, jo vēl piedevā mums nesen bija ziņas par to, ka Balvos pa ciemu, pa pilsētu, tuvu apdzīvotām vietām staigā vilki un ēd un plēš nost suņus, un vietējie iedzīvotāji ir vienkārši šokā. Un tā vietā, lai uzklausītu vietējos iedzīvotājus un mēģinātu rast adekvātus risinājumus, mēs tagad taisamies ierobežot medības, lai būtu vēl viens ķeksītis, ka mums ir vēl viens dabas liegums, kur ķeksīšu pēc ir aizliegtas dzinējmedības, lai lielie plēsēji varētu vairoties. Viņi tāpat vairojās bez problēmām, bet, nu, tāds ir tas stāsts šobrīd. Noskatieties jaunāko šo garām podkāstu epizodi. Tur vēl būs interesants fakts par to, par ko mēs Latvijā vispār šajā kontekstā neesam runājuši, tāpēc, ka Igaunijā lāči lauksaimniecības kultūrām nodara teju vai tikpat lielu postījumus, kā to dara meža cūkas. Un mūsu entuziasti, kas vēlas palielināt, piemēram, lāču populāciju Latvijā, vispār pat nav sākuši par šo tēmu runāt. Tā kā vēl viens pārdomas lauksaimniekiem. Tā kā skatieties jaunāko podkāstu epizodi, tur ir daudz interesantu foršu tēmu un šām garām.